Jā, šodien 58. psalms un manā izaicinājumā izlasīt visus psalmus šeit, 150 psalmus, un esam jau pie 58. un aizlūgt. Jā, paldies Dievam par to. Jā, slāvi Tev, Dievs, paldies par šo dienu. Paldies par žēlstību, paldies par dzīvību, paldies, ka varam pazīt Tevi, ka varam būt ar Dievu, jā, ka varam būt ar Tevi. Jā, Tēvs. Jā, šodien braucām uz šo vietu un pa ceļam, jā, bija tikko notikusi tāda smaga avārija kādam, kur bija baļķvedējs un jā, izskatījās ļoti slikti, viegla automašīna un jā, tas ieliek visu tā pa vietām un jā, kāds šodien devās uz kādiem plāniem, uz kādām vietām, un mēs varam sēdēt šeit un baudīt un būt, bet kādam ir beidzies šis gājiens. Ļoti iespējams, ka tajā, ko es redzēju, un pilnīgi noteikti daudziem citiem uz pasaules. Un tepat kaut kur netālu, un dzīve un dzīvība ir kaut kas tik ļoti trausls, un vienkārši atliktu nebūt vienam sirdspunkstam, un viss jau tavā ķermenī jau būtu izjaukts, un tu varbūt nedzīvot vairs. Un tas ir ļoti smalki, un tas ir brīnums, ka mēs varam būt šeit. Un Bībelē ir rakstīts, uzlūkojiet citu augstāk par sevi. Un kaut kā šī atziņa tāda, ka es varu satikt cilvēkus, varu satikt katru vienu, pieredzēt, ka man ir šie cilvēki, tas man jāieliek tādā pazemībā un pateicībā par visu un palīdz tā kā uzskatīt augstāk citus par sevi. Jā, un kad arī šis, jā, tā neticība, viņa būtībā ir tāda, viņa neiztur kritiku. Kāds var teikt, man viss ir labi, man Dieva nevajag, bet tu nezini, kad būs tava pēdējā diena. Tu nekontrolē visu, mēs neviens nekontrolējam visu, mēs šeit esam no Dieva žēlstības. Jā, tāpēc es varu vienīgi lūgties pēc šīs sirds pazemības, pēc tā, ka mēs varam atzīt, ka Dievs ir Dievs un mēs esam tikai cilvēki. Mums ir šī brīnumainā miesa, kura darbojās, šī brīnumainais brīnums, ka mums ir dzīvība un elpa. Mēs varam staigāt, ka mūsu sirds pukst, ka mēs varam elpot un izbaudīt šo atmosfēru, kas ir uz zemes radīta, lai mēs varētu šeit dzīvot, pastāvēt, izdzīvot, augļoties, vairoties, darīt visu to, ko tu dari, jā, ikdienā. Pat ja ir ciešanas, pat ja ir kaut kas neizdodas, viss tik un tā, tas ir tāpat brīnums. Jā, Tēvs. Jā, izlai mūs jau šo pazemību un skaidrību, jā, kas arī palīdz neturēties pie kaut kādiem saviem principiem, pie saviem kaut kādiem dzelžainajiem lēmumiem. Lai šis dzelžainais lēmums ir palikt pie tevis, Tēvs, pie ticības, turēties un pastāvēt par taviem apsolījumiem, par to, ko tu saki. Jā, slāv tev, Tēvs. Lūkšana pret netaisniem tiesnešiem, dziedātāju vadonim pēc meldijas nepazudini, Dāvida dziesma, vai jūs patiesi spriežat taisnu tiesu jūs Dieva ieceltie varenie, vai taisnīgi tiesāja cilvēku bērnus, jūs perināt savā sirdīs netaisnību visā zemē, jūsu rokas tiecas pēc varas darbiem, bezdievīgie maldās no mātes klēpja un tas, kas melus runā, alojas no pašām mātes miesām.
Tiem ir tāds niknums kā čūsku dzelonis, kā kurlai odzei, kas savu ausu aizbāž, kas neklausa vārdotāja balsi, ja tas arī labi māk apvārdot. Dievs satriec zobus viņu mutē, kungs sadragā jauno lauvu žokļus, lai viņi izgaist kā ūdens, kas notaka, kad viņi uzliek savas bultas, tad lai tās ir kā aplaustas, kā gliemezis, kas lienot izpūst gļotās, kā sievas nelaikā dzimis bērns, kas neredz saules, tā lai viņi izzūd. Pirms jūsu ērkšķi dabūs asus galus, viņš tos atlauzīs vēl zaļus no zara savās karstās dusmās un aizraus projām vētrā. Taisnais priecāsies redzēdams atriebību, viņš mazgās savas kājas bezdievju asinīs. Tad cilvēks sacīs, patiešām taisnais ievāc augļus pēc nopelna. Tiešām vēl ir Dievs, kas zemes virsū tieši tiesā. Vēlreiz, tad cilvēks sacīs, patiešām taisnais ievāc augļus pēc nopelna. Tiešām vēl ir Dievs, kas zemes virsū tiesā. Āmen. Jā, es ticu, lai arī šis izklausās varbūt ārkārtīgi nežēlīgi un tā jāsaprot. Jā, kad Dāvidam bija daudz ienaidnieku, viņš karoja, un viņš bija arī karavadonis, un sastapās ar dažādām lietām, un jā, šī taisnība un tiesa, tiešām vēl ir Dievs, kas zemes virsū tiesā, bet ja tā padomā, ka šis ir tādā garīgajā telpā, un kad ir tādas svētas dusmas, kad tu dzirdi, tu pieredzi netaisnību, drausmīgus vārdus darbus pret cilvēkiem, pret bērniem, pret bērniņiem. Es esmu tādā vietā, kur diezgan ikdienā dzirdu dažādus cilvēku stāstus. Kas ar viņiem ir noticis, un tās ir neiedomājamas lietas, ko Sātans veids pret cilvēku. Viņš ienīst. Un es domāju, mēs katrs pats viens arī zinām, ka pasaulē noteikti ir zvērības. Cik ļaunums var būt ļauns, vai ne? Un lai iedegās šīs svētās dusmas pret ļaunumu, ne pret cilvēku, bet pret to, kas to liek darīt, pret gariem. Ka ir pieredzēts arī, kad ir kādi cilvēki, kuriem ir gribās nogalināt kādu citu, un tāds sauc par slepkavu, Un ir tādas liecības, ka šie cilvēki ir atbrīvoti, ka tas, kas viņos iekšā bija garīgs, tāds, kas nezinu, kāds manieks, kurš vienkārši grib un nevar iztikt bez tā, vienkārši nevajag nogalināt, un viņi ir atbrīvoti no ļaunajiem gariem, kas ir darījuši caur viņiem šīs lietas. Un Jēzus ir samaksājis, un viņiem ir piedots, viņi ir nožēlojuši, viņi ir atbrīvoti, viņi ir citi cilvēki. Viņi iet un negrēko vairs, viņiem pat nav jācīnās vairs ar šo, jo tas bija garīgi. Arī kādas grēka sekas, kāpēc tas cilvēks tā izvēlējās darīt, jāsaprot, ka tas ir garīgajā telpā, un ir cilvēkam arī izvēle kaut kāda, kā arī, nezinu, šim slepkavam, kuram ir izvēle, nāk pie Dieva un teikt, tā vairs negribu, vai arī viņš var sadarboties ar to un teikt, es palikšu tajā, un paldies Tev, Tēvs, paldies par šo žēlstības dienu, paldies. Es lūdzos, ka Tu izlej savu mīlestību mūsos vēl vairāk, jo rakstīts, ka daudzos mīlestība izzudīs pēdējos laikos. Es ticu, ka mīlestība izzūd. Tas ir paradoxāli, ka šis laiks ir tāds, tur spiež ar to liberālismu un free love and love is love, bet kas notiek īstenībā? Īstenībā cilvēkos dēļ šī dzīvesveida izzūd mīlestība, jo cilvēki patērē viens otru, dara, ko grib, bet viņiem viss nāk tikai par ļaunu, ka tie Dieva principi ir paredzēti mums, tie ir paredzēti, tie ir no mīlestības,
Un tādēļ rakstīts, ka netaisnība ies vairumā un mīlestība daudzos izzudīs. Un tāpēc tas ir tik paradoxāli, kad ar šo saukli free love pa priekšu tiek vastāts īstenībā gājiens, kas ir mīlestības iznīcības gājiens. Pride. Pirms krišanas vienmēr nāk lepnums, kā ir teikts, lepnums, jā, nāk pirms krišanas. Lūk, tā kā viss jau ir parādīts priekšā, jā. Jā, paldies Tev, Tēvs, par Taviem apsolījumiem, Taviem bērniem, un jā, es varu lūgties vienīgi, lai katrs viens mēs esam aizskarts, darīt Dieva darbus, neapstāties, neklusēt, runāt, lūgt, iežēloties, prasīt Dievam, iestāties par citu, atgriezties pie viņa vārda, izvēlēties nepalikt kaut kādos pinakļos, kaut kādos uzskatos, kaut kādos principos, viņa vārds paliek nemainīgs. Jā, lai izlējās šodien Tēva mīlestība par katru vienu no mums, pār jums, pār mums, pār mūsu ģimenēm, par šo valsti, par šo tautu, par šiem cilvēkiem, kur ciet šajā avārijā, un par ģimenēm, kur ir iesaistīti tajā visā Tēvs. Paldies Tev, Abba! Amen.